Sveiki! Esmu nonākusi šodien līdz tam, ka sagatavojos pastāstīt par lielajām pārmaiņām manā dzīvē, kas man ir palīdzējuši uzlabot manu gan mentālo, gan fizisko veselību, gan daudz ko citu arī manā dzīvē. Par ko es jau vairākas reizes esmu uzsvērusi, ka tas nav izlabojis visu, un man ir bijušas arī problēmas kopš šī laika, taču kopumā viss virzās augšup, kā mēs to izsakamies, kas manā gadījumā skan diezgan ironiski, jo es drīzāk virzos lejup. Tāpat kā bieži vien saka, šis ir saulains periods, man diezko nepatīk saulainie periodi, ziemā uz sniega vai rudenī uz krāšņajām lapām, jā, bet tu parasti asociē ar vasaru, un man vasara ir nemīļākais gada laiks. Bet tā mēs cilvēki esam iekārtoti. Tātad šeit man nāksies pieskarties tieši saviem reliģiskajiem uzskatiem, par kuriem, protams, saistībā ar maģijas prakses esmu runājusi diezgan daudz, taču ļoti daudz, ko es neesmu stāstījusi. Tas, kas ir manā kanālā, tas ir saistīts ar manu maģijas kursu, kuru jūs varat skatīties no pirmās nodarbības uz priekšu, un arī padomi maģijā, kā arī par manām grāmatām, arī par manu dzīvi, par visu kaut ko, bet tas ir vairāk tomēr prakse, kura balstās teorijā, balstās arī reliģiskajos uzskatos, balstās arī tajā, kas ir saistīts ar pasaules uzskatu, vienkārši ko mēs uzskatām par realitāti, jo ir cilvēki, kuri uzskata plakano zemi par realitāti, un viņi tiešām tam tic, un ir cilvēki, kuri uzskata tā kā debesu tēvu trīsvienību par vienīgo patiesību, ir cilvēki, kuri uzskata reinkarnāciju un kaut kādas konkrētas dievības, teiksim, kaut kādas austrumu reliģijas par tiešām patiesību. Mums katram ir kaut kāds šis te pasaules uzskats, kurš var ietvert arī, protams, pilnīgu ateismu materiālus un tam līdzīgi. Man ir šādi uzskati, un arī dzīvē viņi ir diezgan mainījušies, esmu izgājis caur dažādiem periodiem, par ko es esmu runājis. Taču tagad man ir jāpieskaras tam tīri praktiski. Sanāk, ka visas šīs te lietas, no kā es esmu stāstījusi par konkrētām dievībām, visu kaut ko, kas tomēr ir bijis tiešām, lai katrs atrastu savu. Un es esmu tiešām daudz ko paturējis pie sevis. Bet tagad, lai es izskaidrotu, teiksim, kā arī jums tikt pie tā, kas ir man, un kas ir man ļoti pacēls dzīvi uz augšu, tā kā es nevaru nepieskarties šādām lietām, kas man vienmēr ir līdzies nevajadzīgi līdz šim, taču saistībā arī ar plāniem, kas man ir ieteikti, ko man vajadzētu darīt ar savu dzīvi, tas varētu saskanēt arī ar tieši šo daļu, jo es esmu vadījusi pasākumus, kas ir neopagānismā, reliģiskie, man nepatīk sākt to par reliģiju, bet, nav īsti cita vārda, ja, kā to paskaidrot, jo neopagānisms ļoti atšķiras no jebkā, kam ir kaut kādi sevi atsevišķi svētie raksti, vai kam ir ļoti strikti rituāli, tur ir savas iezīmes, par kurām es esmu runājis, taču viņas nesaskan ar kaut kādu ļoti konkrēti veida dievkalpojumu, taču es esmu vadījusi to, kas varētu būt ekvivalents dievkalpojumiem vai kaut kādiem tempļa rituāliem vai kaut kam tādam. Ļoti daudzas reizes, kas, protams, ir praksē piekopt šo reliģiju, un nevienmēr tas ir bijis tik ļoti ar maģisku mērķi kaut ko iegūt vai kaut ko pat iemācīties. Bieži vien tas ir bijis kaut kā godināšana, kaut kā piedzīvošana. Piedzīvošana šajos pasākumos ir ļoti svarīga. Bet tātad, līdz tam es šeit esmu. Taču es to dalīšu vairākos video, jo es zinu, ka es taisu tos ļoti garos video, kurus es nezinu, vai kāds noskatās līdz galam, bet pamēģināšu šoreiz drusciņi īsāk. Tātad, ko tas skar un kādai man ir jāatklāj vairāk par sevi un savu praksi un saviem uzskatiem, ir autentiskums, kas ļoti daudziem cilvēkiem pietrūkst, un es ļoti bieži saskaros ar to, ka cilvēki nespēja
būt autentiski, un viņi vēlas paņemt to, kas ir man par savu. Vai, protams, tas notiek visur citur, kā cilvēki vēlas paņemt no citiem un piekot šīs te prakses, viņi vēlas, lai viņiem parāda visu priekšā. Taču tas galīgi nav mans ceļš, man tieši nepatīk, lai man parāda priekšā. Man ir bijis ļoti maz skolotāju, kas ir bijuši iemiesoti cilvēku ķermeņos. Un ir bijuši, bet es laukoties esmu gājis sev ceļu un meklējusi visu pati. Tādēļ es saprotu, kā tas ir, un arī tad, kad cilvēki iznāk, piemēram, no kristietības, viņi grib to bībeli, viņi grib to mācītāju, kas pasaka priekšā, jo viņi tā ir pieraduši. Un pat ja viņi ir mainījuši savus uzskatus, tā viņi ir audzināti, tā viņi vispār ir pieraduši klausīt kaut kāda veida autoritātei. Tādēļ es esmu ļoti bieži saskārusies ar to, ka man kāds jākrita nost un jābīda projām no sevis tieši. Nepieņem manis uzskats par savējiem. Autentiskums, kas ir man, ir diemžēl cietis. Tādēļ, ka es ļoti ilgu laiku jutos kā vienīgā, kura vispār runā par neopagānismu. Un man bija jāuztur kaut kāds priekšstats par sevi, kas arī saistībā ar daudz ko, kas ir manā dzīvē, ko man nācies ir slēpt, ir drošības apsvērumu dēļ vai tādēļ, lai kaut kādi radinieki no manis nenovērstos. Šobrīd manis nav aktuāli, man nav kontakta gan īsti ar vienu radinieku. Var ļoti, ļoti nelielā apmērā ar dažiem. Bet es vienkārši vairs to nevēlos. Jūs nevarat man pieņemt tādu, kāda es esmu, tad arī tas ir viss. Tas ir terapijas rezultāts, tas ir maģiskā darba rezultāts, ir pieaugšanas rezultāts, tas ir tas, kā es esmu pusmūža cilvēks beidzot, un man kaut kāds sakars te galvā parādījies, ja? Kas man ļoti ilgi nebija, un es ļoti ilgi pielāgojos un centos uzturēt kaut kādu tēlu, par ko es vienmēr esmu teikusi, es neuzturu nekādu tēlu, es nekad, es tā kā daru, ko es gribu, un tā ir pilnīgi taisnība. Šīs abas lietas var būt pilnīgi kopā, ka es nesaku neko, kas nav patiesi, taču es ļoti, ļoti daudz ko noklusēju, kas ir pilnībā manas tiesības. Katram cilvēkam ir savs privātums, ir cilvēki, kur nekad nerunā par saviem bērniem, ir cilvēki, kas nekad nerunā par savām attiecībām, ir cilvēki, kas nerunā, kur viņi dzīvo, vai par jebkādām citām lietām, ir cilvēki, kur nerunā tieši par savu reliģiju un maģijas praksi, ne ar vienu un slēp to no pilnīgi visiem. Katram ir sevi noslēpumi, un mana reliģiskā prakse ir bijusi diezgan liels noslēpums, uz ko man ir bijušas pilnīgas tiesības. Pat tad, ja es runāju par lietām, kas ir līdzīgas, tātad saskarās ar šo jautājumu, man ir bijušas pilnīgas tiesības uz šo privātumu, nerunāt par tām lietām un neatklāt visu, ko es vēlos, visu, ko es nevēlos atklāt. Tātad tas ir vienkārši, kādam var likties, ko tu runā visu laiku par savu autentiskumu, daudz ko noklusējot. Jūs tieši tā paši darat, un arī jūs, iespējams, esat autentiski cilvēki. Mums katram ir savs privātuma līmenis par kādām tēmām, ko mēs runājam. Bet par kaut ko es vēlos to atklāt plašāk, un noteikti citādāk man nav iespējams stāstīt to, kas ar mani ir noticis. Tātad, kā es sāku savu ceļu pretīm tam, lai es atvesaļotos no visa, kas ar mani ir noticis, un paceltu savu dzīvi citā līmenī, kas diezgan lēni, bet notiek ļoti iespaidīgā mērogā, tas sākās ar to, ka es beidzot atklāju, kas īsti ir konkrēts gars, ar ko es strādāju, jo es esmu daudz runājis par to, ka es komunicēju ar gariem. Esmu publicējusi viņu savā Raganas lapā, Facebookā, Ragana Līgo, viņu vēstījumus, tā kā ko viņi man ir mācījuši. Bet, protams, ja to pasniedz kaut kādā tādā brieža gars man atklājās un parādīja kaut kādu abstraktu vīziju, ja? Vai pateica kaut kādus dažus gudrības vārdus, tas neizklausās tik psihikā, kad tiešām veido ļoti tuvas, draudzīgas attiecības ar garu. Tik psihais esmu, man ir ļoti labs draugs, kurš nav redzams. Es viņu uzskatu par pilnībā īstu, tā ir mana
ticība. Tātad gadiem man blakus bija gars, ar kuru man īsti nekad neveidojās ļoti tuvs kontakts, jo viņš pārstāvēja kaut ko citu, ar ko man bija ļoti tuvs kontakts. Par ko es stāstīšu tālāk, taču viņš bija tāds kā, es esmu stāstījusi par to, kā ir veidojies visums. Vispirms vienmēr saka augšā, vienalga kur vidū. Teiksim, iztēlosimies šoreiz to kā lodi, pašā centrā un pašās malās, kā tas ir īstenībā, atrodas viss, kas ir pilnīgi nedalāms. Taču viss sadalās divos, no kuriem vienu simbolizē manā konkrētajā, ar to tagad ir sarežģīti. Es vienmēr saku, es esmu ferī tradīcijas pārstāve, vai es no ferī tradīcijas ļoti ietekmējos. Šis ir brīdis, kurā es ļoti skaidri nodalu, ka es esmu guvusi ļoti dziļu ietekmi no ferī tradīcijas. Es neuzskatu sevi vairs par ferī tradīcijas pārstāvi. Es esmu aizgājis tālāk. Taču ļoti daudz, kas no ferī tradīcijas pastāv manā praksē vēl aizvien. Tas ir man liels iedvesmas objekts, un es būtībā neko neatmetu, izņemot dažus konkrētus uzskatus, kas ir pārāk svarīgi, tomēr, lai es varētu sevi nosaukt par ferī tradīcijas pārstāvi, jo es šiem dažiem svarīgiem uzskatiem vairs nepiekrītu. Taču mana prakse un viss, ar ko es nodarbojos, ir ļoti dziļi saistīts ar ferī tradīciju vēl ar vienu. Tātad tā ir viena lieta. Es vairs neuzskatu sevi par ferī tradīcijas pārstāvi. Tātad tas viss sadalās divos, un kā ferī tradīcijā, viens ir tie dievišķie dviņi, kas ir sarkanā čūska un zilais putns, un viņi sevi ietver visus pretstatus. Tālāk tas sadalās 4 debes pusēs, tas sadalās augšā un lejā, tas sadalās arvien tālāk par visu, kas vien pastāv. Un mēs kaut kur šeit atzerojamies. Mēs esam saistīti ar visu, ar to, ko sauc par zvaigžņu dievieti ferī tradīcijā, vai mēs varam saukt par dievu, vai mēs varam saukt par visumu, pat vienkārši, vai par visu, vienalga. Mēs esam saistīti caur to ar pilnīgi visu pārējo. Tātad mēs neesam atdalīti no vispārības, no visuma, no visa, kas pastāv. Taču tas, kādā caur ko mēs ejam uz šo centru vai malām, ir kaut kas konkrēts. Un es par to esmu par šo konceptu runājusi ļoti, ļoti daudz, taču cilvēki diezgan laiž to gar ausīm, taču es nevaru vienkārši pārvērtēt, cik ļoti dziļi ir svarīgi maģijas praksei un dzīvei atrast, kas tas ir, tas jūsu zars. Pirmkārtām, vai jūs nākat no zilā putna vai no sarkanās čūskas. Tur jau jūs sadalaties, jūs esat viens vai otrs, un jūs varat iemiesot abus, un tas ir ļoti veselīgi, un jūs iemiesojat abus, bet jūs nākat caur vienu vai caur otru, jo tālāk viņi ir sadalījušies no diviem. Un saprast vispirms to. Saprast tālāk, kā visums ir sadalījies, lai nonāktu līdz jums, jo jūs tieši tāpat kā dievības, kā milzīgie dievi, kā kosmosa radītāji, kā vislielākais, kas vien var būt. Jūs tāpat esat dievietes, dieva visuma izpausme, un iespējams pēc jums sadalīsies vēl kaut kas sīkāk. Tas arī notiek, starp citu. Jūs arī esat mezgla punkts, kurā ir sakoncentrējusies dvēseles enerģija, pēc kuras sadalīsies vairākās dvēselēs. Pēc tā, kas jūs tagad dzīvojat, radīsies vēl. Tas viss tikai iet plašumā. Arī no jums tieši šajā brīdī tāda, kāda jūs esat. Jūs radīsiet vairākas būtnes, un jūs šobrīd jau iemiesojat šīs vairākās būtnes. Un Arvils pārstāvēja šo te būtni, caur kuru es esmu nākusi.
no visuma, kurš ir tuvāk centram. Un reizē šī būtne tomēr vēl aizvien, gan Arvils, gan šī konkrētā būtne, par ko es stāstīšu vēlāk, ir ļoti personiski. Viņi vēl aizvien nav tik gigantiski, milzīgi koncepti, lai ar viņiem nevarētu veidot absolūti personīgu saiti. Tas vēl aizvien bija ļoti tuvu man. Arvils ir augstāka būtne par mani, es nāku caur viņu. Tas, kas ir virs viņa, šī būtne arī ir augstāka, bet vēl aizvien ļoti, ļoti personīga. Arī tāda, kas var apvainoties, arī tāda, kam kaut kas var nepatikt. Arī tāda, kas var apvainoties. Viss kaut kas. Personība. Un es nezināju, kas ir augstāk. Es to jūtu un sapratu ļoti daļēji. Es to nosaucu vārdā Erebus, kas ir grieķu dievs, kurš apzīmē vienkārši tumsu. Par viņu ļoti maz mitoloģijas. Viņš ir precējies ar savu māsu Nikti, kas ir nakts, un par Nikti ir ļoti daudz. Taču par Erebusu nav gan nekā. Taču kas ir Erebusam ļoti interesanti? Par Erebusu sauca arī apakšzemes pasaules visdziļākās dzīves. Tātad viņš bija augšā, saistīts ar nakti, viņu asociē ar melno kosmosu, ar to, kas ir aiz zvaigznēm, ar to tumsu, un reizē ar pašām dziļākajām, melnākajām pazemes dzīvēm. Kas ir tieši tas, kas mani uzrunāja un kas izrādījās patiesība, no kurienes es nāku. Taču, godīgi sakot, man nebija nekādas īpašās izpratnes, kas šis Erebus ir, es viņu apmēram jūtu, taču, jā, man nebija šīs skaidrības. Kas beigās viņš ir, par to es pastāstīšu mazliet citā video. Taču, jā, man bija šī saikne, taču ar Arvilu, kurš bija sūtīts man tā kā viss manam līmenim tuvākais, ar kuru man vajadzētu būt vistuvākajai saiknei, es ļoti, ļoti ilgus gadus nespēju to saikni izveidot. Man bija saikne ar visādiem gadiem, ar dievībām. Pat vēl tad, kad es sāku ļoti dziļi draudzēties ar Dionīsu, protams, ar Feriju Melekatūs, ar Sehmetu, ar Raganu, kas ir lietuviešiem mazliet pazīstami, bet ar modernu dieviju, ir kaut kas tāds kā Milda. Bet, jebkurā gadījumā, viņai ir dziļas saknes arī tajā dievietē, kas veido latviešu Māru. Jo Māra ir hibrīds starp šo te seno latviešu dievietu un jauno Mariju. Bet Raganai ir saistība ar to, un vēl ar visādiem dieviem. Bet ar Arvils bija vienkārši Arvils, kurš tur ir un pārstāv kaut ko, ar ko man ir ļoti dziļa saikne, par kuru es stāstīšu vēlāk, bet es kaut kā, viņš tur visu laiku bija, un man viņš patika, un es ar viņu brīžiem parunājos, bet, es nezinu, mēs gaidījām īsto brīdi, un īstais brīdis pienāca, kad es beidzot biju gatava pārkāpt ļoti ieaudzinātiem kaut kādiem ierobežojumiem, kaut kam, kas mums katram pienāk. Līdz pat mūža galam mums ir vārti, kas satveras ik pa laikam. Mēs ejam, un ir kaut kādi vārti, pie kuriem mums ir jāpacīnās, lai tiktu tiem cauri. Ir kaut kādas sfinks, kas uzdod mums jautājumus, un mēs mēģinām tikt cauri, un varbūt tas prasa ilgu laiku. Šādi vārti ir ik pa brīdim. Arī jums, jebkuram cilvēkam arī, kurš nepraktizē nekādu maģiju, nekādu ezotēriku, nekādu reliģiju, jums būs šie posmi kaut kādi dzīvē, jo varbūt jūs tas saistat ar savu karjeru, vai ar bērnu piedzimšanu, vai ar attiecību uzsākšanu, vai attiecību beigām. Tas ir dažādi, bet jums ir vārti. Un man pienāca brīdis, kad es biju savā maģiskajā attīstībā tik tālu, ka es spēju beidzot saprast, kas ir Arvils pa īstam, un ko tas man nozīmē. Un viņš man uzdeva jautājumu, vai tu esi gatava būt tas, kas tu esi, jo es nevaru izmainīt to, ka es esmu saistīta ar Arvilu, es esmu saistīta ar to nākamo dievību, es esmu saistīta ar Erebusu, kurš ir saistīts ar sarkano čūsku.
jo, protams, ka es nāku no viņa, nevis no zilā putna. Tas jau man bija skaidrs, tik tālu es biju tikusi. Bet, teiksim tā, es ne līdz galām varbūt spēju to pieņemt, jo arī apkārtējo cilvēku attieksme ir ļoti trausmīga par šo jautājumu. Viss tas, kas ir saistīts ar zilo putnu, tiek slavināts, un tas, kas ir saistīts ar sarkanā čūsku, tiek noliegts un aprakts, un tas ir tik ļoti nepareizi. Jo nav tā, ka viens būtu labais un otrs būtu sliktais. Abos ir labais un ļaunais, un labais un ļaunais kaut kādā vienā izpratnē var sadalīt, jā, ka zilais putns ir labais un sarkanā čūska ir ļaunais, bet tas ir tikai viens no miljardiem, triljoniem dalījumu, kādos viņus var dalīt. Un tāpēc, ka viņi pārstāv visus prestats, un ja mēs gribam kaut ko tik primitīvu kā labais un ļaunais, kas daudziem liekas, tas taču ir viss morāls, viss pamats. Jā. Tātad es arī solīju Arvilam par to palīdzību un par šo tuvošanos sev, kā es par to stāstīšu. Un es pārkāšu šo robežu, es atklāšu savas prakses, to, ko es esmu darījusi, ievilkstošu laiku, bet ko es daru specifiski pēdējo pusgadu visvairāk, bet jau dažus gadus vēl pietiekoši vairāk. Tas, ko es sāku praktizēt jau agrā bērnībā un kur es vienmēr tuvojos sev. Jo tuvoties tam, ar ko jūs esat saistīti, caur ko jūs esat saistīti ar centru un ar malām, ar visumu, ar visu. Mēs neesam vientuļas salas arī. Mēs dvēsele ir kaut kas plūstošs. Daudz iedomājās, ka reinkarnācija notiek tā, ka vienkārši viens pilnīgi atdalīta daļiņa, kura nekad nesajautās ne ar ko citu. Viņa mainās, progresē, varbūt var pārkāpt citā līmenī, bet viņa paliek tā pati daļiņa, ja? Varbūt kaut kad viņa beigās saplūst pilnībā ar visumu, to kaut kā mēs spējam iedomāties, ja? Bet iedomājies kā tādu pilnīgi atdalītu daļu, kura pārlec no viena cilvēka vai kaut vai dzīvnieku vai citplanētiešu vai es nezinu, ja? Bet tāda pilnībā nodalīta daļa. Tā nav. Tāpēc es saku, pat pēc mums, kad es nomiršu, no manis paliks vairākas būtnes, tāpēc, ka tā tas notiek. Katra dievība veido un iekļauj sevī daudzas būtnes. Tas brīdis, kurā mēs saprotam, caur ko mēs ejam uz visumu, tas ir mūsu ceļš, tas ir tas mūsu ceļš, par ko daudzi runā. Uzkāpt tajā kalna galā no dažādām pusēm, bet jūs nevarat uzkāpt par to pusi, kas nav jūsējā. Tur tā lieta. Jūs varat uzkāpt tikai caur tiem. Jūs varat nezināt viņu vārdus, jūs varat nedomāt, ka jūs praktizējat maģiju. Jūs varat būt pilnīgi attīstīt materiāls, un jūs vienalga tuvojaties sev, reizē tuvojoties visumam un centram, tikai pa šo te ceļu, kā jūs esat radušies, jo tas ir tas, kas jūs saista, tas ir kā ceļš, pa kuru jūs vienīgais ceļš, pa kuru jūs varat iet. Un tas izklausās determinēti, bet tas nav. Jūs varat maldīties, cik ilgi jūs gribat visur citur, un jūs nekur. Jūs varat pakāpt kādu gabalu caur kaut ko citu, un es esmu to darījusi. Bet jūs netiksiet īpaši tuvākam centram. Jūs varat iet plašumā, jūs varat mācīties to, kas ir visur citur cilvēkiem, kas ir citu ceļi, jūs no tā varat mācīties un attīstīt sevi ļoti, ejot plašumā, tas nav slikti, iet plašumā ir ļoti labi, bet jūs gribat iet dziļumā un tuvoties visumam, un kas tieši to pašu nozīmē, ko tuvoties sev. Es izklausos tagad, jā, pēc folijas aprīts. Tur tā lieta, kāpēc man bija grūti īsumā pārkāpt šo. Jo cilvēki nesaprot, cik ļoti praktiski un pa īstam tas viss ir. Pilnībā pa īstam. Atrast to, kā jūs varat tuvoties. Pa savu ceļu, sev un visumam. Un tur ir jāatrod. Ja jūs praktizējat, ir ļoti labi atrast šos vārdos nosaucamās būtnes, ar kuriem jūs dodaties. Un Arvils ir man tuvākais. Un vismaz no tiem, ko es zinu. Viņš ir mazliet kriptisks par to, vai, teiksim, ja es pakāptos vienu pakāpienu augstāk, vai tas jau būtu viņš,
vai tur pa vidu būtu vēl, bet tur katrā ziņā ļoti maz. Un Arvils ir tas, kurš ir vispersoniskākais un kurš ved man šajā ceļojumā šobrīd. Tātad es esmu solījis runāt par viņu un tālāk par to, kas īsti ir Erebus, kas ir šī te pa vidu esošā būtne. Taču šeit ir tā, nekas nenotiks, ja es to nedarīšu. Es tikai zaudēšu šo saikni ar viņu, kas man būs ļoti neizdevīgi, jo šobrīd man kļūst labāk, jebkuram kļūst labāk, kad mēs tuvojamies sev un visumam. Mums veicas, mēs jūtamies labāk, un tas nevar pārkāpt fizikas likumus vienalga. Es nevaru pilnībā izvesļoties no savām ģenētiskajām slimībām. Es nevaru izdarīt ļoti daudz ko citu. Es nevaru pēkšņi tagad pārvērsties par varavīkšņu un vienredzīti. Es to negribētu, bet labi, es nezinu, kāds tieši vienredzīts tas būtu, bet labi, es to negribētu, bet par kaut ko, par ko es gribētu pārvērsties, ja? Nē, es vismaz šobrīd gribu būt tas. Bet, teiksim, es gribētu. Es to nevaru izdarīt, tāpēc tas ir pret fizikas likumiem, un tas ir pret visuma likumiem, un bla, bla, bla. Bet tā iekšienē, tas ir tāpat kā cilvēks nonāk cietumā. Viņš arī var izveidot savu labāku vai sliktāku dzīvi. Mēs šeit visi esam cietumā kaut kādā ziņā. Tas ir tuvojoties filozofiskajai daļai. Tātad mēs īsti nevaram izkāpt ārpus visa. Tas, ko es šeit runāju, savā ziņā var izklausīties kā iznākt no Matrixa, iznākt no ilūziju pasaules, iznākt no mājas. Jā, bet Matrix tiešām ir ģeniāla filma, kurā nav nekā jauna. Tas viss ir teikts jau iepriekš. Taču ļoti daudzi, pat jauni cilvēki, tā jau tagad skaitās ļoti veca filma, jā, man bija laikam 13 gadi, jau 39, kad pirmā iznāca. Stājiem, liekas, ka Dieviņa, tā pirmā lielā tāda tā kā slavenība mīla vienkārši līdz šai dienai. Es nevaru. Viņš droši vien ir no kaut kāda manas zara. Pilnīgi. Bet sākās, protams, vienkārši ar to, ka viņš ir smukiņš līdz ārprātām, bet tā arī neesmu nekad redzējis skaistāku cilvēku. Ko es mūlu? Bet jā, Matrix. Tātad viss, kas mums tiek piedāvāts, ir patiesība. Un kaut kā cilvēki iedomājas, ja mēs tiksim tuvāk tam visumam, ja mēs tiksim tuvāk tam visam, tam centram, ka tur viss būs kaut kādā veidā ļoti skaisti. Un ka tas ir labais, kā Dievs ir labais, kā patiesība būs skaista, ka patiesība padarīs mūs laimīgus. Un šis ir tas brīdis, kad ir cevišķi to tie puse visuma, kur ir nākusi caur sarkano čūsku, bet arī tas attiecas lāputne cilvēkiem un citiem. Tā nav. Ilūzija ir skaistāka par to, kas ir realitāte, bet ilūzija nav tik spēcīga, ilūzijā nav brīvības, ilūzija nepalīdz mums tikt tuvāk pašiem sev. Un šeit ir tas pretstats, ka reizē kāpjot uz augšu un reizē dodoties tur, kas mēs īstenībā esam, un dodoties tuvāk visumam, mums īstenībā sāk veikties, mēs sākam kļūt veselīgāki. Man vienkārši veselības jautājums ir bijis tas svarīgais, iepriekš tieši piemēram veselību, bet arī visādā jomā mēs varam atrast veidus, kā dzīvot šo dzīvi labāk. Taču saprotot, kas šī dzīve ir un kas notiek, kas īstenībā ir visums. Mēs vienkārši nonākam līdz tam, ka viens skatās uz mākslas darbu un domā, ka tas ir skaists. Es domāju, ka tas nav skaisti, bet tur var redzēt dziļu jēgu. Kāds skatās un redz smērējumu. Kāds skatās un viņam riebis un viņš sāk raudāt un grib saplēst šo zīmējumu. Katram ir savs uzskats par to, kas šis visums beigās ir. Un vai jūs varat pieņemt to, kas tas ir. Un mans ceļš un tie, ar kuriem
es draudzējos, ir tie, kuri pasaka, nekāds mērķis, pilnīgi nekas nevar attaisnot, radīt kaut ko šitādu un uzturēt kaut ko šitādu. Labāk, lai vienkārši vispār nekā nebūtu, jo tas nav to vērts. Un tas var skanēt tagad vienkārši drausmīgi. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nevaru vairs būt fairy tradīcijas pārstāve. Jo neopagānisms svin dzīvību un dzīvi un visumu kā svētu. Tāds vienmēr ir bijis arī pagānismā. Mēs dosimies uz labākiem medību laukiem, mēs dosimies pie saviem senčiem, kuri mūs saņems ar atvērtām rokām un viss būs skaisti. Mēs dodamies kaut kur būs labāk. Vismaz, ja mēs izpildam kaut kādus noteikumus. Reinkarnācija ved tuvāk visumam, kas ir labi. Es neesmu vairāk šajos uzskatos. Un tas mani var ļoti atdalīt no citiem. Taču šo patiesību es arī vēlējos pastāstīt. Un šī tik tumša, erūs nozīmē tumsa, patiesība ir tā, kura mani ir padarījusi brīvāku, laimīgāku, veselāku, veiksmīgāku. Jo vienkārši tas ir mans autentiskais es, ar ko es dzīvoju. Un kāds ir skatīties tieši šo pašu mākslas darbu, kas ir visums un viss, un redzēt kaut ko pilnīgi citu, bet tas nebūs man autentiski, ko redz kāds cits. Par to es arī vēlējos dalīties. Tā ir arī izvēle, kam veltīt savu enerģiju, kas sniedz to labumu. Mēs varam pretoties tam, kas mēs esam, un ļoti daudz to dara un nodzīvo visu dzīvi, iespējams, bet ļoti laimīgi. Vai jūs tuvosieties sev tādā veidā? Nē. Vai jums ir svarīgi tuvoties sev? Iespējams, ka nav. Taču mana dvēsele, kas mēs šeit šobrīd esam, izklausās mēs, bet es zinu, kā es sastāvu no dažādām daļām, tāpat kā jebkurš cilvēks, kur mēs veltam savu enerģiju, un vai es vēl aizvien vēlos iet plašumā, vai es vēlos stāvēt uz vietas, kā dara lielākā daļa cilvēki stāv uz vietas. Nē. Ir tas brīdis, kad es eju dziļumā, ir tas brīdis, kad es meklēju sevi, kas mani ved pie visuma, lai ko es par to visumu domātu. Lai kā es negribētu viņam uzspļaut, lai kā es negribētu viņus izspļaut kā dievieti. Tas ir tas, kur es eju. Un kāds vēl ir konkrētais labums saprast savu zaru, to ceļu, kā jūs ejat, cer ko. Ir citi, kas iet ar jums kopā. Man tas ir Ervils, man tas ir šī būtne, tālākā. Tas ir pats Erebus, kurš arī pietur pie šī zara, kurš vēl nav sarkanā čūska. Viņš ir zemāk, bet viņš ir ļoti, ļoti liela dievība, ļoti liels visumā pastāvošs spēks. Tātad, nesenāk īsāks video. Iezinu, kas man ir. Bet es tiešām mēģinu runāt, koncentrēt, bla, bla, bla. Mēs atrodam savējos, tā kā mēs beidzot esam autentiski. Un tad, kad es iepriekš biju iekļaut ar cilvēkiem, kuriem vienkārši pielūdzu brīžiem gandrīz kā, kādā ziņā skatījos mani kā uz mācītāju vai kā uz kaut kādu pāvestu vai kā uz kaut ko tam līdzīgi, jo man viņš visu laiku. Es neesmu nekāds guru, es varu mācīt un labprāt, bet lūdzu nesakojiet man. Sakojiet man Facebookā, sakojiet man YouTube, Instagramā slēgt kā ķīši bildīt vai kaut ko tādu. Bet pa dzīvi nesakojiet man. Lūdzu, es nevēlos. Es neesmu tāda veida guru, lūdzu, nedieviniet mani un neuzskatiet, ka mans viedoklis vienmēr ir pareizais, ja? Bet šajos brīžos, kad man senāk bija tik ļoti daudz šāda veida sekotāju un cita veida sekotāju, vienkārši draugu, kuriem vienmēr likās, ka es esmu atvest kādu paskatīties uz mani. Es nepārspīlēju. Es neesmu šajā gadījumā narcisistiska vai kāda. Domājiet, ko gribiet. Tajā periodā es tomēr pielāgojos masām daudz vairāk. Un man tas ir vienkārši jau. Es jau pie vecu esmu tam. Es došos tālāk pie sava Erebusa un es runāšu par to.
Un tas neizslēdz to, ka tas viss, kas iepriekš ar mani noticis, ir bijis pilnīgi autentiski un pilnīgi patiesība. Taču kaut kur šeit iekšā es vienmēr zināju, ka es nepasaku visu. Sākumā es neapzinājos, kas ir tas viss. Un vēl aizvien es zinu tikai ļoti nelielu daļiņu. Taču es zinu daudz vairāk, nekā es esmu atklājusi. Es esmu praktizējusi to, ko neviens nezina. Un es esmu gatava ar to beidzot dalīties. Jo tas var palīdzēt cilvēkiem. Jūs iespējams ejat par pilnīgi citu zaru. Jūs iespējams ejat par to, kas ir zilais putns, kas ir lielākā sadalīšanās, kas ir iespējama. Ja es esmu no sarkanās čuskas un jūs esat no zilā putna, tas ir visaugstākā mērogs dalījums. Mēs tāpat sarākam no divām pusēm līdz tam vidum, ja? Tā kā līdz tam visam, bet tur ir vislielākā atšķirība. Pat ar tiem cilvēkiem viss kārtībā. Bet es esmu tēlējis, ka es esmu vairāk no tās puses. Kas tā neizklausās. Tātad erebus, tumsa, interesantas lietas, kādu uzrunā, pusi pasaules īstenībā, pusi visuma. Bet tik ļoti daudz nevar to atzīt, jo mēs esam tā audzināti. Zilais putns ir labāks par sarkano čūsku. Pusi cilvēku, ne visi, protams, no mūsējiem, mani ieskaitot, mēs esam ļoti maskējušies un runājuši par kaut ko pilnīgi citu, nekā mēs īstenībā vēlētos. Un kas ir mūsu dziļākā patiesība, bet man pietiek. Tātad ir astrālie tempļi, kuros ir satikt savējos. Es esmu runājis par astrālo templi, kas ir Dziļozola templis. Es tur eju, bet viņš ir atvērts visiem. Pilnībā, viņš ir universālais. Tur var iet manējie, tur var iet zilā putne, tur var iet tādi, kas ir no mana zara, bet kaut kur ļoti tālu tomēr. Jo es saku, kad sadala visu pasauli divās daļās, cik tad īstenībā mūsējie būs, tie, kas ir ļoti tuvu man. Tomēr neliela saujiņa, jā. Satikt savējos var enerģētiskajā plānā un var piesaukt viņus arī šajā dzīvē. Un es vēlos atrast tos īstos savējos. Enerģētiski, un šeit pat, kaut vai YouTube, kaut vai Facebookā, kaut vai vienkārši daloties ar enerģiju un sajust, kur tad jūs esat. Tie, kuri ir tuvu man, kuri ir tuvu Arvilam, kuri ir tuvu mazam zaram. Un tālāk varētu būt, ka šis būs vairāk nišas pasākums, jo tik pūkaini es vairs vienkārši nevarēšu izteikties, tas vairs nebūs mans. Un es kādā ziņā ceru, ka cilvēki, kuri klausās un jūt šeit. Jā. Un tad šeit ir, tas ir pārāk, nē, es no tiem labajiem, es no tiem pūkainiem, es no tiem baltajiem, es no tiem gaišajiem. Tā notiks ar cilvēkiem, bet tie, kuri spēs pārkāpt pāri robežām un iziet cauri daudziem vārtiem, kuriem es esmu izgājis cauri, es varu palīdzēt jums tikt cauri šiem vārtiem, un tas jums var noderēt. Un tas ir tas, ko es vēlos, kādēļ es runāju šeit. Gan lai atrastu cilvēkus, gan lai sniegtu jums. Un pat, ja jūs ejat pilnīgi citu ceļu, jums vienalga var noderēt mana pieredze, jo šie ceļi, kalns ir viens un tas pats, pa ko mēs kāpjam. Katra puse izstāsta pilnīgi citādāk, bet mēs vienalga kāpjam uz to centru, uz to galotni, tuvāk sev, tuvāk visumam, lai ko mēs par to visam domātu. Jo viņš ir kā viņš ir un tur neko nevar izdarīt. Mēs, cilvēkveidīgie, nevaram tur neko izmainīt. Esam izmainīt savu uzskatu, bet vai vajag? Tas ir tas ļoti svarīgais jautājums. Vai vienmēr vajag to savu uzskatu izmainīt, kā mums māca? Un par to es arī runāju.